Liepājas ūdens bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas piesaistīja vērienīgus ārējus finanšu resursus un šobrīd jau īsteno 3. projektu, lai sakārtot pilsētas ūdens un kanalizācijas saimniecību. Paveikts ir daudz un esošā sistēma nav vairs salīdzinām ar to, kāda tā bija 90. gadu sākumā pagājušajā gadsimtā. Liepājā mēs esam sakārtojuši absolūti visus strateģiskos objektus, tās visas ūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtas, kas mūsu skatījumā ir strateģiski objekti, kā arī visus tos tīklus strateģiskos, kuriem diametri 1,50 m, 1,20 m, metrs. Respektīvi, tie posmi un tās ielas, kuru, teiksim, remontu un kuru avārijas patiešām nopietni varētu ietekmēt Liepājas iedzīvotāju, teiksim, dzīvi. Diemžēl pēc procentuāla apjoma no kopējiem tīkliem, tā tikai viena maza daļa, tie ir līdz 20% pēc garuma, no tīkla garuma. Tā kā mums vēl ir milzīgi daudz darba priekšā, teiksim, līdz kamēr mēs varēsim nomainīt visus tīklus, kas ir nepieciešams izdarīt. Liepājas ūdens turpina realizēt Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu ūdens saimniecības attīstību Liepājā 3. kārtu. Projekta kopējās izmaksas ir 13,36 miljonu latu, no kuriem Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 89,65%, jeb 11,98 miljonu latu. Pārējos sēdz pilsētas pašvaldība un pats uzņēmums. Projekts sastāv no vairākām komponentēm – lielākās jauna izvada izbūve pie Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtām un kanalizācijas kolektoru nomaiņu vairākos posmos, izmantojot modernu tehnoloģiju. Tās visas mūsu zeķes šogad ir savilktas, kas ir kopumā gan 4 km mēs esam ievilkuši šīs jaunās caurules. Un vēl paliek tāda lieta kā, teiksim, akrenovācija un tāda darba, kas ir nāk klāt pie šiem kolektoru darbiem. Tagad darbi vēl turpināsies, bet pamat darbi ir pabeigti un ūdens jau tek pa jaunajām seķiem uz attīrīšanas iekārtām. Tā skaitā pa Brīvības ielu, kas bija pats lielākās objekts, kur jau liepājnieki to šodien redzēja. Tās arhitektūras formas, kas gāja pa ielu, teiksim, tās bija pagāja cauruļvadi, pa kuru tecēja Liepājas notekūdeņu uz attīrīšanas iekārtām, bet, kā jūs redzat, pa lielam, tie jau visi arī šobrīd ir demontēti un dzīve atgriežas ikdienas sliedēs. Visas vasaras un rudens garumā iedzīvotāji varēja vērot interesantas metāla konstrukcijas, kas bija uzstādītas ielās. Tās bija nepieciešamas, lai pārsūknētu notekūdeņus un netraucētu varētu atjaunot novecojušos kanalizācijas kolektorus. Vecajos kanalizācijas kolektoros, izmantojot modernu tehnoloģiju, kas izstrādāta Dānijā, ievilka materiālu, kas iekšpusē sacietēja, veidojot jaunu cauruli. Bet galvenais ieguvums ir tas, ka kanalizācijas kolektors, izmantojot šo metodu, var atjaunot neuzrokot ielu. Un tas ir ļoti svarīgi. Lai izmantot šo tehnoloģiju, pamatā ir taisni tie apstākļi, kas liek izvēlēties šādu veidu tehnoloģiju. Jo, pirmkārt, ja mēs runājam par Brīvības ielu, tad Brīvības ielā daļa no kolektora atrodas 6-7 metru dziļumā, un kolektora izmēri ir no 1 līdz 1,20 m. Jūs stādāt priekšā tagad, ja mēs būtu sākuši Brīvības ielā veikt rakšanas darbus 6 metru dziļumā ar ekskavātoru, atklātā veidā. Es domāju, ka šobrīd tas vispār varētu teikt, ka tikpat kā nav iespējams. Respektīvi, ir kaut kādi apstākļi, kas liek izvēlēties šādu tehnoloģiju. Bez tam, kā mēs agrāk izvēlējāmies pāri kanālām pilsētas šo metodu, kur arī bija daudz citu palīgu darbu būtu bijis jāveic. Tagad mēs burtiski gada laikā, varētu teikt, vai sezonas laikā esam ievilkuši 4 km atjaunojuši vadus. Es pa lielām teiktu tā, ka pat liepājnieki nav pat tā īsti ievērojuši, kad šie 4 km ir ievilkti un šie darbi padarīti. Teiksim, Ja mēs to raktu, tad mēs vēl raktu vēl tagad pa ziemu, tad vēl pavasarī un vēl nākošu gadu.
Tas tā. Ar to viņas arī atšķirās. Ja kanalizācijas kolektoru nomaiņa noritē nemanām, vienīgi varbūt kādam radās interesi par metāla trubām vai smagajām automašīnām, kas kaut ko darīja ielas vidū, tad izvada izbūve jūrā nenoritēja gan tik raiti. Iemesls – vējainie laika apstākļi, kas, diemžēl, ievērojami ietekmē procesu, un būvniekiem bieži vien bija jāķer katra stunda, lai varētu samontēt kārtējo posmu un ieguldīt to jūras dzelmē. Bieži vien tas notika arī nakts stundās. Tomēr jāsaka, ka decembra sākumā darbi pietuvojās finišam un zemes smēlējs, kas raka tranšēji strādāja gandrīz krastā, sagatavojot vietu pēdējam izvadu posmam. Pacietīgi un mierīgi izturēti gaidām un esam sagaidījuši to brīdi, ka Rolands jau ir līdz krastam. Un, protams, visi ceram un nepieļaujam domu, ka mums kaut kas varētu neizdoties. Tā kā ar prieku ceram un gaidām. Tas nozīmē, ka vēl šogad izdosies to pēdējo caurules posmu ievietot, jā, lai, teiksim, vismaz tā jūras daļa varētu tikt pabeigta. Izdosies, savādāk nemaz nevar būt. Tā mēs esam ticējuši un sev, jāsaka tā, visu laiku noskaņojuši, ka izdosies un līdz gada beigām viss būs kārtībā. Jūras daļa noteikti. Izvada izbūvu veica firmas UPB un BGS, kurām tas ir zināms izaicinājums un jauna pieredze, galvenokārt jau sadzīvojot ar laika apstākļiem. Projekts nebija vienkāršs, viņš ir pietiekoši sarežģīts, gan tehniska ziņa, gan kaut kāda no inženiera viedokļa. Bet mēs esam priecīgi, ka mēs dabūjam tādu projektu. Pirmkārt, mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusi ar to pašu UPB un Liepājas ūdeni. Jā, mēs varam raksturot viņus, ka ļoti sakarīgs partneris un pasūtītājs tiešām, kuri nāk pretī un palīdz un reāli ļoti normāli strādāt. Plus arī mūsu kolektīvam tas ir liels pārbaudījums, vai ne? Ka vajag ļoti ātri rēģēt un vajag mēģināt ieklausīties viens otram un skatīties, kas apkārt notiek un mēģināt tā saliedēt strādāt. Es esmu gandarīts, jā, ka mums ir tāda zēna, kur reiz sadara. Tagad, kad izvada izbūve jūrā pabeigta, sekos darbi krastā, lai jauno pievadu pievienotu attīrīšanas iekārtām.